Labdien vēlreiz visiem! Sāksim mūsu kārtējo darba cēlienu. Es vadīšu šo te, mums ir 3 referenti. Būtībā tātad runa būs par pēc nosaukuma reliģiskās grupas Kuldīgā. Es gan teiktu, ka referāts ebreju Kurzemē 19. gadsimtā nozīmē, ka ebreji bija arī luterāņi, konvertējušies citiem vārdiem. Es gribētu teikt, kad mēs apskatīsim tātad specifiku Kurzemes un konkrēti, protams, Kuldīgas šo te iedzīvotāju specifiku kā tādu pēc nacionālā un reliģiskā principa, vai reliģiskā un nacionālā principa. Tātad pirmais referāts mums ir Kristīna, mūsu kolēģi, kur ir atbraukusi no Prāgas universitātes konferencei, lai piedalītos šajā konferencē. Tā ir Kristīna Vacikante. Un referāts tātad ir par baptistiem Kurzemē un arī Kuldīgā. Lūdzu, 20 minūtes referātam un plus 10 mums. Labdien! Sākumā vēlos izteikt sirsnīgi paldies konferences rīkotājiem par iespēju šodien būt kopā ar jums un pastāstīt par pētniecības ziņām man personīgi tuvāko vēstures posmu 19. gadsimtu. Beidzot ir konferences šiem dažiem pētniekiem Latvijā. Manu pētniecisko interešu lokā visos studiju posmos ir bijusi Kurzeme, īpaši tās reliģiskā situācija. Un promocijas darbā es analizēju to, cik daudz un kāpēc Kurzemes guberņas iedzīvotāji ir mainījuši savu reliģisko piedarību un ar kādiem šķēršļiem viņiem bija jāsaskaras, ja tie vēlējās stāties laulībā ar citas ticīgas piedarīgo. Kā mēs zinām, Kurzemes reliģiskā aina tomēr ir samērā garlaicīga, ja tā drīkst izteikties, ja citiem vārdiem sakot, monokonfesionāla. Vairāk nekā no ap 90% tās iedzīvotāji kopš reformācijas laika ir piederīgi evaņģēliski-luteriskai baznīcai. Kopš tā laika te nav valdījušas lielas batālijas vai asins izliešana ticības dēļ, ko nevarētu teikt par citām Eiropas valstīm. Šodien es tomēr vēlos runāt par kādu reliģisko virzienu, kas izraisīja samērā lielu viļņošanos šejienes luterisko mācītāju sirdīs un prātos, jo draudēja izjaukt vai, kā toreiz teica, apdraudēt ierasto lietu kārtību. Protams, tie bija baptisti. Docējot studiju kursu Latvijas universitātē, kādreiz Latvija multikonfesionāla zeme, mans mīļākais seminārs bija par baptistiem, jo tā nosaukums vien, bet vēl vairāk seminārā apskatāmie jautājumi ar diezgan lielu varbūtību burtiski uzspridzināja jauno cilvēku prātus un sirdis. Es parasti sāku ar provokatīvu jautājumu, kas ir sekta? Vai baptisti ir sekta? Es dziļi ievelku elpu, lai arī jūs uz to varētu sev atbildēt šodien. Kur ir velkama robeža starp baznīcu un sektu, kas šo robežu nosaka, vai to nosaka cilvēki, konkrētais reģions vai vide, bet varbūt laiks. Laiks, līdz sabiedrība aprod ar jaunām idejām un pieņem tās. Pieņem jauno par savu vai vismaz daļēji savu. Neskatās ar bailēm un aizdomām. Tātad atgriežamies pie jēdzieniem. Tie, kas ir kādā kristiešu draudzē, iespējams būs pamanījuši, ka Latvijas ekumeniskajos dievkalpojumos piedalās arī baptistu mācītāji. Līdz ar to mēs uzreiz varam droši apgalvot, ka mūsdienās baptisti ir viena no tradicionālajām kristīgajām konfesijām, tas no formālā viedokļa. Tomēr nereti nākas dzirdēt, ka tā ir kaut kāda sekta. Kāpēc tā? Tāpēc, ka teoloģiskajās niansēs neiesvaidītie vārdu sekta izmanto, lai apzīmētu visu, kas nepiedara mainstreamam vai vairākumam, par ko nav zināšana un kas vieš aizdomas. Vienkārši kā tāds apzīmējums. Jāatzīst, ka attiecībā uz baptistiem aizdomu ir gana daudz. Savulaik iztaujājot studentus par to, ko viņi patiesībā zina par baptistiem, dzirdēja gana daudz interesantu atbilžu, sākot no tā, ka, nezinu, viņi ir dīvaini, nav skaidrs, ko viņi dara savos dievkalpojumos, līdz citējot, viņi nesmēķē, nedzer, neskatās televizoru, nedejo, ir dzirdēts, ka arī nemazgā rokas. Šīs dažādās atbildes tikai parāda, cik maz mēs par viņiem zinām. Tik daudz ievadam. Tagad ķersimies pie pieteiktā temata un ziņojumam atvēlētajā laikā vēlos runāt tikai par dažiem, manuprāt, būtiskākajiem jautājumiem.
Tad, kad un kur radies baptisms, kas tam raksturīgs, kad tas ir ienācis Kurzemē, kas ir galvenie centri, kas veicināja vai kavēja tās attīstību, un visbeidzot, kas ir zināms par Kuldīgas baptistu draudzi. Diemžēl ļoti daudz par to nav zināms, bet tas, kas ir zināms, to es jums pavēstīšu. Man vienmēr šķitis svarīgi saprast, kāpēc kāds jauns reliģisks virziens rodas, kas ir tā iekšējās dzenulis, kāpēc tas izplatās, kā tiek uztverts un kādu tēlu sabiedrībā iemanto. Ja mēs skatām to no reliģiskā viedokļa, tad labais tonis paģēra, lai ikviena sevi cienoša ticība būtu radusies Jēzus Kristus dzīves laikā, vai neilgi pēc tam. Zinām, ka vismaz formāli tā tas nebūtu nav. Tomēr tas nenozīmē, ka šis izteikums ir maldīgs. Gandrīz visu jauno reliģisko kustību aizsācēji savas idejas smēlušies pa jaunam, skaidrojot svētos rakstus, jo nav bijuši apmierināti ar to, kādā stāvoklī ir viņu draudze vai plašākā nozīmē baznīca tanī konkrētajā brīdī. Parasti kā neapmierinātības cēlonis tiek minēts ticīgo formālisms, reliģiskā vienaldzība, remdenums vai sliktākajos gadījumos acīs krītoša sludināto vārdu nesakritība ar darbiem. Proti atkāpšanās no pasaules pestītāja izvirzītajiem ideāliem un pirmajiem kristiešiem raksturīgās deksmes. Baptismu gadījumā varētu arī runāt par dažiem 1. gadsimtu kristīgās ticības iedvesmas avotiem, par anabaptismu kustību, bet par pirmo baptistu kopienu mūsdienu izpratnē par baptistu kopienu rašanās vietu Eiropā tiek uzskatītas Vācijas pilsēta Hamburga un tās dibinātājs Johanns Georgs Onkens 1834. gadā. Baptisti vēlējās atjaunot pirmo kristiešu draudžu ideālus, uzsvarot individa brīvu izvēli, pieņemt un apliecināt ticību. Vācijā šī reliģiskā kustība ieguva īpašu popularitāti 19. gadsimta 50. gados, un no turienes misionāri izplatījās arī citās valstīs. Un Krievijas impērijā šie centri ir 2, un savā ziņā, man liekas, tas ir interesanti, ja, ka visā Krievijas impērijā Kurzemes guberņa, konkrēti arī tieši tā Kurzemes daļa, ne Zemgales, Kurzemes guberņa un Volīnijas guberņa ir divas guberņas, kurās pirmajās un visvairāk baptisti parādījās. Tomēr jaunajai kustībai jau sākotnēji nebija izteiktas centralizācijas, tādēļ draudžu attīstība un uzskati par atsevišķiem ticības jautājumiem varēja arī atšķirties. Un te varbūt ir tas grūtais ar lietiskajiem avotiem, rakstītajiem avotiem, te arī starp tādu tradicionālo konfesiju izpēti un jaunu reliģisko kustību strāvojumiem ļoti, tas apgrūtina to pētniecību, ja? jo nav viena kaut kāda dogma, ko jūs varat izlasīt, kas ir pieņemta gadā un visiem tam pie tā ir jāpieturas, bet katra draudze faktiski var izveidot gan arī savu šo ticības apliecības modeli. Un tādēļ konstatēt to un kaut kur ierindot un sagrupēt ir grūti. Līdz ar to īpaši sākuma posmā tas radīja situāciju, ka ne visiem baptistiem bija skaidra viņu mācība un precīzs kustības nosaukums. Kad jaunā kustība izplatījās Krievijas impērijā, arī valsts varas iestādes bija spiestas iepazīties ar tās teoloģiju un veidot savu attieksmi. Pirmās oficiālās ziņas par baptistiem Kurzemē mums ir ap 1858. gadu, kad uz grobiņu pārcēlies kāds mēmelis mūsdienās Klaipēdas baptists, Virvju Viejs, ja pēc sociālā statusa Brandmans, un nākamajā gadā viņam jau pievienojušies arī daži citi šī novada iedzīvotāji. Nu, un 1859. gadā tādu ir bijis 14, gandrīz visi ārzemnieki. Tad sākums, tad vismaz avotos tas, kā varas iestādes to fiksē pirmo reizi, tie ir bijuši ārzemnieki. Un vēl viena grūtība fiksēt to, kurš ir atbildīgs par to kustību, kurš ir iniciators, ir tā, ka baptistu tradīcijā dievkalpojumu varēja noturēt jebkurš draudzes loceklis. Un pārāk ilgi pie šī jautājuma nevēlos kavēties, bet ir tādi vairāki posmi. Sākuma posmu varētu teikt, mēs varam saukt par vajāšana posmu, jo pirmais, ko dara iekšlietu ministrija un vietējās varas iestādes, viņi saka, tas ir teoloģisks jautājums, mēs lūdzam ekspertīzi no luterāņu
baznīcas ģenerāla konsistorijas. Un, protams, ģenerāla konsistorija izmanto tad visus iespējamos tādus vārdus, arī kā sekta, nezinu, tur fanātisms, neusticami cilvēki un tā tālāk. Viņi apdraud visu, apdraud pastāvošo kārtību. Protams, ka viņi ir negatīvi noskaņoti, jo tagad parādās kāda kustība, kas ir absolūti ārpus tās ierastās kārtības. Tas attiecas pilnībā uz luteriskās baznīcas gan monopolu, gan ticības jautājumos, gan vispār faktiski visos šajos jautājumos. Bet te ir tā centrālā Pēterburgas nostāja tomēr ir tāda, ka viņiem jau tas neinteresē. Ja tas neapdraud valsts varu kaut kādā veidā, tad tas apdraud tikai pašus luterāņus. Tādēļ viņu nostāja ir rezervēta. Tad luterāņu mācītāji no Kurzemes centās tumšākajos vārdos un tā ļoti kaismīgi aprakstīt, kādu ļaunumu baptists ienes un ar ko tas viss vēl var beigties. Bet atkal no Volīnijas guberņas tur tieši pretēji. Turienes gubernators teica, ka drīzāk tie ir tādi labākie kristieši, viņi parāda to labāko piemēru. Tādēļ tad var vēl apelēt no Pēterburgas viedokļa. Iekšlietu ministrija un Krievijas impērija tanī laikā interesēja, varbūt arī paralēls kaut kādas ar mūsdienām, faktiski viņus interesēja ticības šķelšanās gadījumā tikai, ja šī kustības kļūst pārāk liela, tā tiešām maina kaut kādus, sociālos nemierus izraisa, vai viss, var teikt, ļaunākais, kas var notikt, kad tanī pārietu, kas arī nebija tiesiski iespējams, krievu iedzīvotāji vai pareizticīgie, tieši pareizticīgie. Ja tiklīdz tas neapdraud to pareizticību, tad tas, kas notiek protestantismā paša kustībās, tas viņus tik daudz neinteresē. Nākamais posms ir 1865. gads. Tas ir tāds svarīgākais laiks, kad tiek pieņemts, izdots priekšraksts, kas atļauj, pirmkārt, aizliedz arestēt baptistus, ja viņi kaut kur pulcējas. Un baptistu literatūrā to sauc par brīvības manifestu, ka viņi drīkst pulcēties savās sapulcēs, un tās vairs netiek uzskatītas par sabiedriskās kārtības pārkāpumiem. Tanī laikā bija tāda šī doma. Tas ir varbūt labi, ka tas ir pagūts izdarīt, jo šis laiks ir labs tādā ziņā, ka valda imperators Aleksandrs II, kurš viņam bija raksturīga tā liberālā politika līdz 70. gadiem, kas pēc tam mainījās. Tad tas ir 65. gads, bet kopumā, protams, luteriskās draudzes dara visu, lai visādā veidā ierobežot šo kustību. Un nākamais nozīmīgais posms ir 1879. gads, kad valsts doma apstiprina pagaidu kārtību baptistu metrisko ierakstu veikšanai. Un tad pirmais punkts saka, ka baptisti bez šķēršļiem var apliecināt savu ticību un veikt rituālus. Dievkalpojums arī var atvēlēties viņiem ēkās, viņiem ir garīgie priekšstāvi, tad, kas var vadīt dievkalpojumus. Ārzemnieki arī to var darīt, ja viņi ir devuši zvērestu Krievijas valstī, ka nepārkāps lojalitāti un tā tālāk. Un trešais metriskos ierakstus veids vietējā laicīgā vara, kas ir policija konkrētajā gadījumā. Vislielākais vajāšana, var teikt, tas konflikts bija tas, ka tagad mums tā liekas, ka bērns ir piedzimis, mēs viņu kaut kur reģistrējam, bet tanī laikā jāsaprot, ka viss notika draudzēs. Tad, ja baptistu ģimenē piedzimst bērns, kurš nenesīs viņu uz nīsto luterāņu draudzi, viņu kristīt, viņš to nevēlas darīt, jo neatzīst mazu bērnu kristību. Līdz ar to šāds bērns no visiem viedokļiem ir nelikumīgi viņa dzimšana, viņš vispār neeksistē faktiski, ja mēs tā ņemtu. Tas pats attiecas uz laulībām un apbērēšanām. Un arī šis kapsētu jautājums ļoti ilgi tika risināts, jo luterāņi nevēlējās, lai baptisti apbērētu. Tas kapsētu jautājums, tā kā vēl nebija kremēšanas, tas arī bija, iedomājieties, jūs neesat vispār apbērēts kristīgā kapsētā. Kur tad jūs esat, kur jūs apbedīja, mežā vai kā, Tad pamazām tad jāmaksā nodeva, tad ar to arī nebija mierā luterāņu mācītāji. Viņi pieprasīja, lai, tas rituāls neaizskartu
lai ko arī tas nozīmētu, luterāņu, nezinu, kādas jūtas, ja, pieklājības vai kādas, ka baptistu, bet tas, respektīvi, ir ļoti interpretējams jautājums, un cik nu varēja likt šķēršus, respektīvi, baptisti bija vajāti visu šo laiku, un viņiem bija grūti veikt šīs pamata šo dzimšanas un laulību un apbērēšanas reģistrāciju. Nu, un, tas nākamais lielais posms, kas ir saistīts ar visām brīvībām, preses brīvību, vārda brīvību un arī sirdsapziņas brīvību, ir 1905. Gads. Pirmie baptisti Kurzemē. Pastāv divas versijas. Pirmajā versijā tiek apgalvots, ka baptisms veidojās to Kurzemes iedzīvotāju vidē, kurus, lietojot to terminoloģiju citai, Dievs bija aicinājis. To sauc par atmodinātājiem. Baptistu vēstures literatūrā tas ir raksturīgi, tas ir atmodinātie ticīgie. Ja? Un tikai vēlāk viņi sastapās ar baptismu sludinātājiem no citurienes. Otras versijas atbalstītāji uzskata, ka baptisma mācība izplatītāji bija ārzemju pilsoņi, kas dzīvoja Liepājā, Rīgā un citās pilsētās. Nu, tas līdzīgi kā, ja jums pazīstam šis fenomens, ja, ka mūsu baznīca, mūsu pils, jebkas ir visvecākais, ja, tā arī savā ziņo, protams, ir grūti tagad noteikt šos impulsus, bet tas, ka tas būtu radies vietējā vidē, tas arī šķiet simpātiski, protams, Latvijas baptistu vēsturniekiem. Pirmo versiju pārstāv tad Jānis Tervits un Jānis Rīs. Ja jums ir interese par baptistiem, tad ļoti detalizēti arī gan uzvārdi, gan fakti, gan vietas ir aprakstīts viņu darbos. Un viņi uzsvēra Ventspils apriņķa ziru skolas skolotāja Hamburgera devumu vietēju iedzīvu dievbības veicināšanā. Un Hamburgers zirās strādāja no 1847. līdz 49. gadam, un papildus saviem tiešajiem skolotāju pienākumiem viņš organizēja tādas kā sarunas ar skolēniem, viņu vecākiem par kristīgās dzīves pamata patiesībām. Un šis ļaužu pulciņš zirās kopīgi lūdza Dievu, pārunāja tādas tēmas kā bībeles lasīšanas nepieciešamības, svētdienas svinēšanu, liela tēma toreiz tā atturēšanās no alkohola. Un visos laikos liela tēma, ja. Hamburgera skolēnu skaitā bija arī tie nākamie pirmie Kurzemes baptisti. Un otrajā versijā, ko pārstāv Vācijas baptistu vēsturnieks Ekelmanis, viņi šeit uzskata, ka tad no Klaipēdas Vācu baptistu draudzes daži locekļi dzīvoja Rīgā, Liepājā līdz pēc Krimas kara, un te viņi satikās ar citiem un pārunājot šos jautājumus arvien vairāk pievērsās šīm idejām. Šķiet, ka daļa patiesības ir katrā no versijām. Latviešu vidē patiešām radās cilvēku grupas, kas vēlējās padziļināt savu dievbību. Tomēr, joprojām ir diskutējams jautājums, cik lielā mērā šī dievbīgo pulciņa locekļi bija informēti par baptista mācības pamatiem un apzināti tiem sekoja. Un sava nozīme bija arī tam, ka no Prūsijas uz dzīvi Kurzemē pārcēlās vairāki vācu tautības amatnieki, kuri jau bija iepazinuši ar baptista mācību un arī savu dzīves piemēru to tad rādīja šo piemēru. Visbūtiskāko to sākumu mēs varam tomēr tā datēt vai ar kādu notikumu saistīt. Tie ir tā sauktie Mēmeles braucieni. Sākumā pa Sauzemi slepeni šie cilvēki, kas vēlējās pārkristīties, šķērsoja robežu, tika bībelīgi pagremdēti vai pārkristīti. Un 1860. 61. gadā notika šie Mēmeles braucieni. Turpmākajos gados, kuldīgā ir ļoti 5 minūtes, ja, pēc tās, ja? Turpmākajos gados šis tāds skaits nepārtraukti auga. Divi svarīgākie jautājumi ir par to, vai baptismam pievienojās maznodrošina, bet sociāli zemākās sabiedrības kārtas, jo bija neapmierinātība ar sociālo jautājumu, vai tam bija kādi reliģiski motīvi. Parādīšu tad šeit šo skaita pieaugumu, kāds tas ir 1861, 63, 65. gadā. Tie, kas pārstāvē to viedokli, ka pēc atļaušanas tas skaits tik strauji vairs neaugs, ja, faktiski to tā neapstiprinājās, baptistu skaits pieaug.
Un viņiem tad raksturīgās iezīmes, ja mēs skatītos, jā, es domāju, ka to es nepārlasīšu, jā, tad tā ir tā apzināta ticības apliecība. Un tad ziņas par baptistu skaitu. Baptistu skaitu ir tiešām grūti noteikt, jo šo statistiku es esmu ieguvusi no Luterāņu ģenerāla konsistorijas ziņām. Ja, tas tur tiek parādīts tikai starp ziņām, ko paši mācītāji ir uzskaitījuši, ka mēs uzskatām, ka mūsu draudzē tik un tik baptisti ir parādījušies. Tā, ko es gribētu pateikt, ka vislielākie centri, protams, ir Ventspils apriņķis, Ventspils pilsēta, bet Kuldīgā ir maz šo ticīgo, un līdz ar to mums ir arī maz, tas respektīvi nav galvenais centrs. Un laika posmā no 1876. līdz 90. gadam Latvijas teritorijā radās 26 jaunas draudzes. Līdz gadsimta beigām šīs draudzes arī visvairāk parādās. Tad Liepāja un Ventspils ir galvenie centri, un ja mēs skatāmies pašas gadsimta beigas, tad 1896. gadā Kurzemes guberņā ir 5000 kopā baptistu. Kuldīgas baptisti, tad šīs ziņas ir ļoti mazas, tās ir burtiski 3 lapuses tad izpētījumos, kas ir. Galvenais iemesls ir tāds, ka pašā Kuldīgā baptistu bija maz. Viņi bija 14 sākumā, ja, tad te ir tie svarīgākie fakti. Jānis Jansons no Liepājas, kurš Liepājā iepazinās ar baptismu idejām, pēc tam, kad viņš pārcēlās uz dzīvi pie vecākiem uz Kuldīgas pat apriņķa sākumā, ja, tādā veidā šeit šīs idejas ienāca. Tad ir 1870. gads kā atskaites punkts, ja, kad sāk notikt sapulces baptistu Kuldīgas pilsētā. Bet vienalga, kopējais ticīgo skaits ir maz, un mums nav neko daudz ko pateikt tieši par Kuldīgas draudzi atsevišķi šī 19. gadsimtā un 1892. gads, ja, kad tiek uzcelts dievnams. Jā, paldies par uzmanību. Paldies. Milzīgs paldies par ļoti interesanto šo te priekšstādījumu par mazāk zināmu iedzīvotāju daļu. Būtisku, tomēr māja šobrīd arī ir. Tā šodienas bilde, vai ne? Māja, tas nams. Jā. Lūdzu, jautājumi. Pēters. Es gan pieņemu, ka varbūt atbildes nebūs, jo tik maz to ziņu. Tam interesē, ja to baptišu šeit bija tik maz, kā viņi tik pie šī te savu lūkšanām, pie dievnam. Jā, uz 90. gadu tur vienmēr jau nostrādā tas faktors, vai kāds palīdz to sponsorēt. Jā, tad, kā mēs nepagūvu varbūt to pateikt, jā, tad tas, kas veicināja baptistu attīstību, tiesiskais un emocionālais un tiesiskā palīdzība un arī finansiālā palīdzība nāca no Vācijas. Tā kā Vācijas misione, es domāju, bez tās palīdzības tas būtu ļoti grūti izdarīts, jo viņi bija tie, kas varēja apelēt. Tanī laikā drusku spēlējās ar tiem jautājumiem, ka tas ir neglīti, ja, ka Krievijas impērija vismaz zāru, ka apspiež kādu reliģisko grupu savu uzskatu dēļ. Ja, tas, kas iekšienē notika, tā ir viens jautājums, bet tad kopējā baptistu misione pasaulē varēja izdarīt spiedienu ar tādām publiskām vēstulēm, ko sūtīt uz Krievijas galmu, ka tas ir kauns, ja, ka pie jums tas notiek un viņiem vajadzēja kaut kā atbildēt, un tas spiediens nostrādāja. Bet par Kuldīgu atsevišķi jāparāda. Es, diemžēl, vēlējos iegūt, es cerēju, ka varbūt tie ieraksti, kas jau tika veikti, tās metriskie ieraksti, kur varētu kaut ko vairāk pateikt par šiem ticīgajiem locekļiem, bet ticīgo sociālo izkārtojumu vai tā tālāk sastāvu, ja, tad, diemžēl, par Kuldīgu nav saglabājušies. Ja? Tur jau mēs, ja metriski ieraksti būtu, kaut vai no tā varētu jau daudz vairāk pateikt. Ja? Diemžēl par Kuldīgu nav. Par Kuldīgas baptistiem nav. Vēl jautājumi?
Es nezinu, vai Kristīna varbūt zina par baptistu lūkšanu namiem, vai var uzskatīt, ka Ziru baptistu lūkšanu nams ir tāds pirmais, kas Latvijā ir kā atsevišķa celtne. Tā varētu būt. Es domāju, ka tā varētu būt. Jā, tad tur ir jāpārskata vēlreiz tā faktoloģija, tā varētu būt. Jā. Un tur vai ir zināms arī kādu iemeslu dēļ viņu pēc tam pārvelku uz Sārnati, kur viņš vēl tagad stāv? Jā, to es nezināšu. Bet varbūt šis jautājums man uzvedina uz kaut ko citu, kā jūs redzat, tas baptistu lūkšana nams, ir tā kā vecacībnieku lūkšana nams, viņš jau faktiski var sākotnējā posmā būt ierīkots jebkurā ēkā. Jebkura ēka, kurā ir kāda lielāka telpa, var kalpot par baptistu lūkšanu namu. Tam obligāti nav jāuzceļ jauna ēka. Jā. Vēl jautājumu? Sveiki, Līga no Ventspils muzeja. Es gribēju pajautāt, kā jūs skaidrotu, kāpēc Kurzemē tieši nevis citviet Latvijā? Es domāju, ģeogrāfiski tas ir tuvāk arī, jā, visai Klaipēdai, un tas ir vistuvāk ģeogrāfiski. Nu, protams, tad jau varētu vēl jebkādas spekulācijas, bet es domāju, tam nav pamata. Nav pamata īsti, jā, diemžēl to vairāk. Vienkārši, domāju, pavisam elementāri, jā, tas atradās tuvāk. Un Liepāja bija centrs arī, kur tie misionāri un apmetās Rīga, Liepāja. Vēl jautājumu? Nu, izmantojot savu priekšrocību, es uzdošu jautājumu. Saki, lūdzu, kā 20. un 30. gados starpkara posmā Kuldīgā pastāv baptistu draudze? Jā, nu tad... Viņi pastāv, viņi nepārtrauc. Viņi turpina darboties. Jā, viņi nepārtrauc savu darbību, bet es apzināti neskatījos tālāk. Kopumā baptisti, varbūt kas vēl svarīgi no Kurzemes, mēs baptistus vēl zinām, ja jums ir interesi, noteikti YouTube'ā jūs varat arī atrast filmu Brazīlijas baptisti. Tas ir interesanti, ka šī izceļošana, šīs ekonomiskās problēmas, kas bija tieši no Kurzemes un arī no Kuldīgas apriņķa, arī bija tas 1863.65. gada tas lielais projekts, pārcelties uz Novgorodas guberņu, kur būs tās zemes, tas viens. Un otrs liels virziens, kas, var atteikt baptistiem, nezinu, mums varam viņiem to pārmest, ja, ka ļoti daudzi uzskatīja, ka varbūt nāks pasaules gals un ka to var sagaidīt, tieši vajag sagaidīt Brazīlijā. Ja, tā kā ļoti liela izceļotāja. Un mēs zinām, ka Brazīlijā savukārt liela daļa no viņiem nomira vienkārši. Nu, to dabas apstākļu dēļ, ja, kas viss bats un kas viss notika. Bet mums ir Brazīlijas latviešu diaspora, pateicoties tam, kas ir vairumā tieši baptisti. Paldies. Jā. Un mūsdienās, citu, Kuldīgā ir baptistu draudze? Nu, ir. YouTube'ā arī varat dievkalpojumus paskatīties. Es jau paskatījos. Paldies. Jā, labi, paldies, Kristīna. Jūs paldies ļoti labi. Un mēs esam ieekonomējuši 2 minūtes. Kā nākošo es aicināšu Ebreju muzeja direktoru Ilju Ļenski ar referātu par Kuldīgas un Kurzemes un Kuldīgas ebreju. Lūdzu. Es ļoti palūkšu profesoru pielietot visu iespējamo moderātoru nežēlību. Mierīgi, tev ir 2 minūtes plusā, pateicoties Kristīna. Lai gan mēs ietaupījām 2 minūtes, es domāju, ka man ir milzīgs prieks runāt šajā auditorijā. Ar Kuldīgas muzeju mēs jau sen draudzējamies un ceru, ka draudzēsimies vēl ilgi. Es pakavēšos pie šīs te kartes, lai gan mēs runājam par 19. gadsimtu, par to garo 19. gadsimtu, kur es nolēmu noslēgt ar 904. gadu, lai neietu 5. gada revolūcijas laukāks ar cits stāsts pavisam. Bet ir jāsaprot, ka Kurzemes ebrejiem tas garais 19. gadsimts iestājas visvisādu procesu vidū. Jau 780. gados Kurzemes hercogistē notiek diskusijas par ebreju stāvokļa sakārtošanu. Liela daļa ebreju Kurzemē ir ienācēji. Tie ir ienācēji vai no Lietuvas ziemeļiem, vai no Vācu zemēm. Ir neliels skaits cilvēku arī no Nīderlandes, vairākas ģimenes, bet diezgan ietekmīgas Jelgavā. Bet kas viņiem ir raksturīgi, tad tā kā sākot ar 680. un līdz pat 761. gadam ir vairāki ebreju padzīšanas mēģinājumi,
7 vai 8, tad diezgan liela daļa ebreju turpina saglabāt diezgan ciešas saiknes ar savām dzimtām pilsētām, vai nu tepat Austruma Eiropā, vai nu Rietuma Eiropā. Un relatīvi neliels skaits dzīvo pastāvīgi. Mums nav nekādas statistikas. Mums statistika parādās tikai tajā brīdī, kad runā par kaut kādu izraidīšanu, un tad, protams, tie skaitļi var ļoti pamatīgi atšķirties. Tāpēc mums pirmā statistika parādīsies tikai plus mīnus, ticam, 797. gadā, kad notiek pirmā revīzija Kurzemē jau Krievijas impērijas sastāvā. Kas ir svarīgi, Kurzemes pilsētas ir noskaņotas pret ebrejiem ļoti naidīgi. Faktiski vienīgā ir 2 pilsētas Kurzemē, kur ebrejiem ir atļauts dzīvot. Tā ir Jelgava un tā ir Aizputē, kas ir daļa no Piltenes apgabala, kas ir savs stāsts. Galvenokārt ebreji dzīvo laukos, nodarbojas ar liela daļa ar krodzniecību, bet ne tikai. Nodarbojas ar sīkamatniecību, nodarbojas ar tirzniecību, savukārt Aizputē dzīvojošie nodarbojas arī ar lielāka mēroga tirzniecību, un jau 780. gados, lai gan vēl nav nekādas inkorporācijas Krievijas impērijā, viņi jau runā par to, ka viņi grib pierakstīties arī Krievu tirgotājos, Krievijas impērijas kupčos, lai viņi varētu tirgot visā Krievijas impērijā. Jo tas ir posms starp 1772. gadu un 791. gadu, kad Krievijas impērijā nav vispār nekādu ierobežojumu pret ebrejiem. Vispār. Krievijas impērija mēģina saprast, ko ar ebrejiem darīt. Un paralēli notiek šī diskusija. Teiksim, Landrāts von der Recke publicē brošūru par labu ebreju akceptēšanai un emancipācijai Kurzemē. Savukārt Kuldīgas pilsēta, piemēram, Kuldīgas rāte, pret to protestē, raksta tādu kā pretrakstu. Jāsaka, te bija jautājums par vardarbību. 797. gadā bija tās brīnišķīgas gadījums, ka viens no muižniekiem, es neatceros, kur tā bija muiža Kuldīgas tuvumā, uz savas zemes atļāva apmesties vienam ebreju cepurniekam, kas tur atvēra darbnīcu. Un tā kā viņš ražoja savu produkciju ļoti tuvu pilsētas robežai, tad atnāca Kuldīgas cepurnieku amata droši vien pārstāvji. Es nezinu, Anita labāk zinās, cik tur, vai kolēģi no muzeja, cik daudz bija to cepurnieku. Bija kurā gadījumā atnāca kaut kādi cilvēki un piekāva to ebreju cepurnieku, jo viņš, protams, bija konkurents, lai gan varbūt šī produkcija bija arī sliktākas kvalitātes. Muižnieks lika saviem zemniekiem aiziet un piekaut pilsētas cepurniekus. Un tāpēc mēs par to visu stāstu zinām, jo tas viss nonāca tiesā, protams. Lūk tādas attiecības. Un tiesa izlēma par labu muižniekam un attiecīgi ebrejiem. Ja, jo, lai gan viņš, protams, bija konkurents pilsētas amatniekiem, bet uz muižas zemes viņš bija tiesīgs darīt, ko viņš vēlas. Un tas bija patiesībā diezgan izplatīts modelis. Tas pats notika Bauskā. Bauskas pilsētā ebrejiem bija aizliegts dzīvot, bet ebreji dzīvoja Codes muižas teritorijā, vienkārši pāri upei. Ja jūs iedomājaties Bausku, tad, kad no Rīgas jūs iebraucat Bauskā, tur tāds paugurs, kas saucās par Slobodu, un tur arī dzīvoja ebreji, uzcēla sinagogu, bija ebreju kapsēta. Lūk, tas bija diezgan tipisks modelis. Bet uz 18. gadsimta nogalē absolūtais vairākums ebreju ir lauku iedzīvotāji. Bet viņi nestrādā lauku darbus, jo ebrejiem Eiropā ir aizliegts strādāt lauku darbus, aizliegts būt par zemniekiem. Tad absolūtais vairākums ir vai nu tirgotāji, vai nu sīkamatnieki, vai nu alkohola ražotāji un pārdevēji. Tas ir viens svarīgs moments, ka, protams, viņi ar to nodarbojas, jo viņi nomā brūžus un krogus no muižniekiem. Muižniekiem ir tā saucamās propinācijas tiesības. Muižnieks pats, kā jūs saprotat, nestāvēs pie letes lejot šņabi, bet viņš labprāt iznomā šo tiesību ebrejiem. Un pirmais ebreju tēls, kas parādās latviešu literatūrā,
ir pirmajā latviešu lugā Stendera jaunākā žūpu Bērtulī, kur ir tieši tas ebreju kroznieks Maušels, kas gan piedzirdina Bērtuli, gan pēc tam neļauj viņam dzert, jo Bērtulis ir nodzeris visu un vēl ir parādā krogu. Tas ir viens svarīgs sižets. Es par to runāju ne tikai, lai uzjautrinātu un kaut kā atdzīvinātu auditoriju. Kad notiek Kurzemes pievienošana Krievijas impērijai, tas tieši iekrīt uz momentu, kad Krievijas impērijā notiek diskusija par to, ko darīt ar ebrejiem. 1791. gadā Maskavas pilsētas tirgotāji sūdzējās Katrīna II, ka ebreju tirgotājs staigā pa pilsētu un piedāvā savu preci, kas izputina viņus, jo viņi ir pieraduši, ka pircēji nāk pie viņiem. Tieši tas, par ko Anita runāja, mums tas patiešām atspoguļojas dokumentos. Jā, un sāk pamazām ievest to, ko vēlāk nodevēja dokumentos par apmešanas joslu. Respektīvi nosaka zināmu guberņu sarakstu, kas ir iegūtas Polijas dalīšanas rezultātā, pagaidām pirmā dalīšana, bet 93. gadā nāk otrā dalīšana, tad trešā dalīšana. Tajās guberņās ebreji drīz dzīvot, bet no Maskavas viņiem ir jābrauc prom. Un tad jautājums, kad Krievijas impērija saņem Kurzemes guberņu vai Kurzemes hercogisti, tur jau dzīvo ebreji. Tas nav jautājums par to, ka viņi uz turieni atbrauks, bet ir jautājums par to, ko darīt ar tiem, kas jau ir. Izvēršas liela polēmika, jo ebreju aizstāvji ir zināma daļa Kurzemes mužniecības. Tā polēmika noslēdzas 1799. gadā, kad Pāvils I pieņem dekrētu ukazu par to, ka Kurzemē dzīvojušie ebreji tiek pieņemti Krievijas pavalsniecībā. Respektīvi, viņi tiek organizēti, un te ir interesanti, ka tur notiek, ja jūs palasīsiet šo te ukazu, tur ir gara diskusija par to, vai ebreji ir neseni ienācēji, vai viņi te jau sen dzīvo. Un viņi tur raksta, ka iepratīm apgalvojumiem, ka viņi ir neseni ienācēji, mēs zinām, ka viņi te dzīvo vairāk par 200 gadiem, un tad attiecīgi, lai viņi paliek. Bet viņiem ir jāorganizējas kopienās, jā, tad viņi var reģistrēties pilsētas cunftēs. Tas ir svarīgais, viņiem ir jāpierakstās pilsētās, un viņiem ir jāiekļaujas pilsētas kārtās. Jo pirms tam viņi de facto dzīvo ārpus kārtām. Šādi tad, kad raksturo Žečpospolitu, tad ebrejus sauc par 4. kārtu, jo viņi ir kaut kāda sava kategorija. Un tad attiecīgi te vienkārši kā ilustrācija, tā izskatās šī te pierakstīšanās atļauja Kuldīgā 799. gadā, kur tiek uzskaitīts lūk šīs te ebrejas, kas pārceļas ar visiem ģimenes locekļiem, kas tagad iemetinās Kuldīgā. Un mēs zinām, ka 797. gadā ir kādi 10 ebreji Kuldīgā. Kurzemē ir noteikts speciāls režīms. Jūs redzat, ka šai kartē Kurzeme ir iekrāsota speciālā veidā. Kurzemē ir noteikts, ka drīkst dzīvot tikai tie ebreji, kas tur jau ir, un viņu pēcnācēji. 797. gada tautas skaitīšana mums uzskaita 4581 vīriešu kārtas ebreju. Mēs varam pieņemt, ka plus mīnus tas nozīmē 9000 cilvēki kopā, ja mums vīriešu, sieviešu ir nosacīta vienāds skaitlis. No viņiem tikai 896 dzīvo pilsētās. Absolūtais vairākums ir lauku iedzīvotāji. Un tad mēs redzam, ka 800. 801. gadā pēkšņi parādās lielā skaitā ebreju kopienas. Ebreji sāk vismaz formāli pierakstīties pilsētās. Un, lai gan pilsētas negrib to pieļaut, bet neko nevar darīt, jo tā ir pavēle, kas attiecās uz visu guberņu, un tad attiecīgi mums absolūtajam vairākumam Kurzemes kopiena būs dibināšanas gads plus mīnus 801. Tas pats notiek Kuldīgā, kad 801. gadā tiek dibināta draudze un dibināta ebreju kapsēta.
Un kapsēta ir viena svarīga lieta, jo bieži vien pirms tam kapsētas atrodas kaut kur laukos, lauku teritorijā, kur būtu ērtāk izmantot apkārtējos pagastos dzīvojušiem ebrejiem. Tagad parādās ebreju objekti pilsētās. Bet ir jāsaprot, ka šīs pārcelšanās process aizņem ilgāku laiku, un te arī uzspēlēsim kādu spēles nolēmumu. 841. gada zīmējums, tāds vācu ceļotājs Kols, Kurzemes guberņas iedzīvotāju tipi. Pamēģināsim uzminēt, kas mums tie ir attēlots. Tā, teiksim, no kreisās uz labo pusi. Kas mums ir pa kreisi? Kādas versijas? Krievs. Tās visas ir etniskās grupas. Tad viņam blakus? Nē. Otrais? Nē. Lietuvietis. Pa vidu. Ebrejs. Turklāt ir piezīmēts, kurš ir Juda, Kurzemes ebrejs. Blakus. Latvietis blakus. Ilūgs tas apriņķis arī ir Kurzemets, ir Baltkrievs. Vācieša te nav. Tas arī ir interesanti. Šodien, ja mēs pielietotu, tā teikt, postkoloniālo optiku, tad patiesībā tas ir koloniālais zīmējums. Tādā ziņā, ka vācu ceļotājiem, kas izdod grāmatu Leipcigā, vācietis nav nekas eksotisks. Viņš pat neattēlo. Šie ir, tā teikt, lauku iedzīvotāji. Tāpat kā tur angļu virsnieks Indijā attēlo eksotiskos iezemiešus, tāpat te ceļotājs aizbrauc uz eksotisko zemi, ko sauc par Latvijas laukiem, un zīmē eksotiskos iezemiešus. Ebrejs ir viens no šīs lauku ainas, viņš ir neatņemama sastāvdaļa. Jā, pat 840. gados ebrejus vairāk uzskata par šeit lauku sabiedrībai piederīgiem, jo, lai gan viņi fiziski daudzi no viņiem dzīvo pilsētās, bet tomēr viņi turpina būt ekonomiski saistīti ar laukiem. Lai gan 804. gadā Krievijas impērijā ebrejiem aizliedz nodarboties ar krodzniecību, jo tiek uzskatīts, ka ebreji izputina zemniekus. Šo teoriju pirmo reizi noformulē Baltkrievijas ģenerālgubernators Gavrils Dzeržavins, ko vairāk pazīst kā dzejnieku. Viņš bija arī diezgan ievērojams administrators, un viņš raksta, ka Baltkrievijā ir bats, jo ebreju krogu turētāji izputina zemniekus. Ir tāda teorija, ka tas bija mēģinājums pēc Kosciuško sacelšanās, teiksim tā, vaināt poļu muižnieku ietekmi, jo, protams, ka liela daļa muižnieku Krievijas rietumu guberņās bija poļi. Mazliet te trāpīja arī vācu muižniekiem, nebija žēl. Kurā gadījumā ebrejiem ir aizliegts nodarboties ar krodzniecību, viņi turpina ar to nodarboties nelegāli. Mēs redzam, ka ebrejiem 804. gadā ir jābūt jau visiem pierakstītiem pilsētās, viņiem ir jābūt visiem reģistrētiem, vēl līdz 811. gadam, 816. gadam viņi turpina pierakstīties. Un mēs to arī redzam, kad ebreji ienāk laukos, lielai daļai no viņiem uzvārdi nāk no vietējiem toponīmiem. Mums tepat aiz stūra Rātslaukumā ir Nogaleru nams, kur ir Goldingen Room restorāns. Nogaleri nāk no Nogales muižas, kas ir pie Valdemāra pils, tai pusē. Vai, piemēram, ir Kabileri un Jamaikeri, kas nāk no Jamaiķiem. Tiesa gan ir arī Surināmeri, kas nāk no Surināmas, bet tas ir cits stāsts. Lūk, te mums ir statistika, un mēs redzam, ka patiesībā tā statistika ļoti, ļoti lēkā otrajā rindkopā. It kā 1799. gadā ir tikai drusku vairāk par 3000 ebreju, jo it kā liela daļa ir izbraukuši. Man ir aizdoms, ka patiesībā viņi slēpjas, bet reāli problēma ir tāda, ka ebreji ļoti bieži patiesībā slēpjas no reģistrācijas, jo baidās vai no dubult nodokļiem, vai pēc 1827. gada
baidās no iesaukuma armijā. Līdz 827. gadam ebrejus neņem armijā, neņem rekrušos. No 827. gada Nikolais I nolēma, ka armija ir universālais sabiedrības transformācijas instruments, ebrejus sāk ņemt armijā. Tāpēc statistikai par ebrejiem pēc 827. gada var uzticēties ar lielām grūtībām, bet citas mums nav. Lai kā uz 35. gadu mēs redzam, ka Kurzemē skaita jau pāri par 22,000 ebreju, salīdzinājumā ar nepilniem, ar 9,000 varbūt 40 gadus agrāk. 26 kopienas, tie kahali, kopienu valdes. Kas ir svarīgi, Krievijas impērija nolēma saglabāt autonomās ebreju kopienas, kas bija pārmantotas no Žečpospoļitas. Ebreji ir atsevišķa, tā teikt, juridiskā kategorija. Ebreji pierakstās vai nu tirgotājos, vai nu pilsētniekos, vai nu, kā viņus pareizi nosaukt, mišķaņa, pilsētniekos, sīkpilsoņos, bet viņi turpina būt arī par daļu no ebreju kopienas. Un viņu nodokļi tiek maksāti caur ebreju kopienu. Tas ļoti ir viegli teikt, šai ziņā ļoti ērtu padara ģenealogu dzīvi, jo ir ebreju saraksti. Problēma ir tāda, ka tā kā nedrīkst dzīvot Kurzemē tie ebreji, kas tur nedzīvoja 797. gadā, tad tur visu laiku parādās kaut kādi papildus saraksti pie revīzijām. Visu laiku papildus saraksti, jo es pieņemu, ka diezgan nelielu summu policija jūs ieraksta iepriekšējā revīzijā. Visu laiku ar to mēģina cīnīties. 20. gados, 26. gadā izsūta ebrejus uz Sibīriju, par to tas nelīdz. Vienalga ebreji turpina ienākt Kurzemē, bet viņi tur dzīvo pusoficiāli. 840. gadā Nikolais II nolēma, ka vēl viens veids, kā ebrejus reformēt, ir pārvērst viņus par zemniekiem. Notiek masveida, es nevarētu to nosaukt par izsūtīšanu, bet masveida piespiedu pārcelšana uz Hersonas guberņu, Dienvidu Ukrainu. Tur jau pastāv 4 ebreju ciemati. Pirms gada visās ziņās bija, ka Ukrainas armija atbrīvoja Seidemenuha ciemu. Zaporižas apgabalā Seidemenuha ir no senebreju valodas tāda miera pļava. Tā bija viens no pirmajiem ciematiem, kas bija dibināts 807. gadā. No Kurzemes guberņas simtiem ebreju tiek pārcelti uz šiem te ciematiem. Tur diezgan liela mirstība, jo, protams, nekas nav gatavs. Viņi atbrauc ziemas vidū, stepe, atkal Krievijas impērija visā savā krāšņumā, bet viņi nedrīkst atgriezties. Kurzemē tie, kas izdzīvo, tur arī paliek. 48. gadā to visu papildina vēl kolēras epidēmija. Bet nākamais posms mums iezīmējas ar to, ka ebreji sāk veidot savu vidi. Tie, kas paliek pilsētās, tas ir ļoti svarīgi. Viņi tā kā formāli līdz 844. gadam nav daļa no pilsētas kopienas reāli, tad viņi veido arī savu geogrāfisko telpu. Un tas arī ir modelis, kas ir pārņemts no Žečpospoļitas, ka netālu no centrālā laukuma jums ir papildus vēl viens neliels laukumiņš. Vai mēdz dēvēt Polijā to par mazo tirgu, vai vienkārši nav nosaukuma, kur ebreju kopiena izveido savu centru. Un te jums ir 2 piemēri, tad pa kreisi mums ir Aizpute, kur jūs varat redzēt Aizputes pilsēta, un tad pilsētas nomale ir tāds placītis ar sinagogu un ebreju nespējnieku patvērsmi. Tas pats notiek Kuldīgā, kur 813. gadā sinagoga tiek būvēta jau pilsētas teritorija esošā, bet tukšā neaizbūvētā laukumā. Un faktiski šī struktūra, kur ebreju dzīves centrs ir blakus pilsētas centram, bet it kā izolēts, saglabāsies faktiski līdz
līdz Pirmajā pasaules karā. Ja mēs runājam par ebrejiem kā par reliģisko grupu, tad mums ir brīnišķīgs avots, ir 856. gada Rīgas rabīna Ābrama Neimaņa revīzija, ko viņam uzdod veikt Kurzemes guberņas valde, un tad viņš atskaitās, viņš apcero Kurzeme un apraksta katru kopienu. Ja, un tā skaitā raksta, ka Kuldīgas kopiena izceļas ar savu ļoti labi sakārtotu dievkalpojumu, ar ļoti tādu kā solīdu uzvedību. Sinagoga ir skaista un cēla ēka. Ir jāsaprot, tā nav tā ēka, ko mēs redzam šodien. Tā ir iepriekšējā ēka, kas droši vien bija koka ēka. Un kā cilvēki lūdzas ļoti kārtīgi un inteliģenti. Un bieži vien runā par to, ka Kuldīga ir tāda pilsēta ar diezgan lielu vācu ietekmi, tā skaitā arī Kuldīgas ebreju kopiena diezgan jau agri pārņēma noteiktās modernās vēsmas ebreju dievkalpojumā no Vācijas. Tur nenotika nekāda reliģiskā reforma, bet cilvēki pārņēma lūkšanas manieri. Un tad nāk 860. gadi, kas iezīmējas ar zināmu liberalizāciju Aleksandra II valdīšanas laikā, tā skaitā liberalizē noteikumus par apmešanas joslu, atļauj apmesties ārpus apmešanas joslas vairākām ebreju grupām, tā skaitā pirmās, vēlāk otrās ģildes tirgotājiem, turīgākiem, bet arī noteiktu kategoriju amatniekiem, ja pilsētu amati ir gatavi viņus pieņemt, augstskolu studentiem un viņu ģimenes locekļiem. Tas iezīmē arī izmaiņas pilsētu vidē, notiek šī lielo sinagogu celtniecība, tā ir Jelgavas lielā sinagoga, pa kreisi Tukuma lielā sinagoga, Liepājas lielā sinagoga un, protams, Kuldīgas lielā sinagoga, ko būvē droši vien tas pats Otto Dīce, kas būvē arī Jelgavas sinagogu. Mums ir brīnišķīgs avots par to. Šīs tīstoklis, kas ir Kuldīgas muzeja krājumā, kur dīvainā kārtā ir uzskaitīti visi cilvēki, kas bija klāt pie sinagogas būvniecības, ieskaitot cilvēku, kas piegādāja koksni ēkas celtniecībai un akmeni, ko tek neizņemot arhitektu. Jo tas likās diezgan mazsvarīgs. Bet tas patiesībā ir kaut kas ļoti svarīgs, jo Kuldīgas sinagoga ir ne tikai ļoti skaista ēka no ārpuses, bet mēs par viņu arī ļoti labi saprotam, kāds ir iedvesmas avots, runājot par šo te vācisko ietekmi. Ir diezgan skaidra ietekme, tā ir Kaseles lielā sinagoga, kas bija ļoti populārs litogrāfēšanas objekts. Mums ir 10 kopiju no šīs te litogrāfijas. Un, protams, ka šī milzīgā sinagoga, kas ir uzcelta 875. gadā, lielā mērā ir ne tikai lūkšana nams, bet arī marķieris tam, kā mainījās ebreju stāvoklis pilsētā. Mēs redzam, ka uz 897. gadu, kā mēs runājām, Kuldīgā ir aptuveni 25% ir ebreji. No viņiem aptuveni puse ir reģistrēti kā cilvēki, kas turpina runāt ebreju valodā, kas šai gadījumā ir jidišu valoda, ģermāņu cilmes valoda. Kuldīgā ir dzimis tepat Liepājas ielā 10, izcilākais jidišu valodas lingvists Maks Veinreiks, un viņš rakstīja, ka Kurzemes ebreji ļoti grib būt par vāciešiem, bet vācieši viņus nepieņēma. Un tad lūk, tāpēc arī viņi 863. gadā viņus ieskaita lingvistiskā ziņā vāciešos. Bet jau 881. gadā, kad runa iet par tautību, pirmoreiz parādās tāda kategorija, tad vismaz puse no viņiem neizdodas droši vien uzdoties par vāciešiem lingvistiskā ziņā. Problēma ir tāda, ka mēs, diemžēl, mums nav labas statistikas par to, kas notiek pēc 897. gada. Mēs zinām, ka ir diezgan liela ebreju emigrācija.
no Kurzemes, kas nav saistīta ar vardarbību, kas nav saistīta ar grautiņiem. 881. gadā, kad notiek grautiņi citos Krievijas impērijas reģionos, Kurzemē un Lietuvā tie nenotiek, bet tomēr ebreji emigrē, galvenokārt ekonomisko apsvērumu dēļ, un diezgan liels skaits emigrē ne tikai uz Ameriku, bet arī uz Dienvidāfriku. Ja, un tad teiksim, te ir viena no memoāriem, kas saucās No Goldingenas uz Appingtonu, kas ir tāds neliels ciematiņš Dienvidāfrikā. Un ar to es arī beigšu. Mums ir 5 minūtes jautājumiem, lūdzu. Jā, vīrus. Es vienmēr esmu interesējies, ir acīm redzot citi tādi pazīstami kultūras darbinieki, ebreji, patās kā nosauc valodnieki, bet mums tur tajā Ziemeļkurzemē laikam Abrams Idelsons, Havana Gila, viens no autoriem. Ja? Viņš ir dzimis Jūrkalnē. Viņa tēvs tur ir bijis saistībā ar lūkšanas namu kaut kādas garīgas funkcijas pildījis. Kā tur ir? Man šķiet, ka tur Jūrkalnē tur nekādas kopienas nav bijušas. Jā, tā kā es burtiski pirms dažām dienām lasīju vienu lekciju, kur bija pieminēts Idelsons, kas bija ne tikai Havana Gila dziesmas autors, bet arī etnomuzikologs un ļoti svarīgi, un arī uzrakstīja pirmo ebreju operu, kas tika iestudēta precīzi vienu reizi. Viņš droši vien Jūrkalnē nonāca. Ne viņš tur vadīja lūkšanas sinagogā. Lūkšanas sinagogā viņa tēvs vadīja Liepājā droši vien. Jūrkalnē es pieņemu, ka viņš bija tirzniecības darīšanās vai biznesa darīšanās. Tas bija ļoti tipiski, ka pat tie cilvēki, kam bija kaut kāda garīgā funkcija, viņiem bija papildus ienākuma avots, jo principā tā teikt garīgais personāls ebreju draudzēs tika ļoti, ļoti zemi apmaksāts. Tad viņiem visiem visbiežāk bija vēl kaut kāds papildus ienākumu avots. Jautājumi? Vēl ir 2 minūtes jautājumiem. Droši. Nebaidieties, jūs man diez vai aizskarsiet vai kaut ko. Man tur jautājums sanāk ar tiem mužnieku un pilsētnieku attiecībām. Tad sanāk, ebrejs izmantoja nedaudz tādu, varbūt ieroci vai kaut kā tam līdzīgi, ka mužnieki skaidroja attiecības ar pilsētniekiem, un tad mužnieks ļaujot ebrejiem pie sevis tur dzīvot, strādāt, tā kā parāda šo attieksmi. Varētu būt, bet tā bija simbioze. Mužniekiem ebreji bija izdevīgi, jo mužnieks gribēja savas privilēģijas pārvērst naudā. Tikpat labi mužniekam pieder mežs, viņš grib, teiksim, iedibināt koktirdzniecību. Tad viņš aicināja ebreju. Tajos reģionos, kur nekādu ebreju nebija, piemēram, Vidzemē, ar to nodarbojas tie paši latviešu zemnieki. Bet ebreju izmantot ir ērtāk, jo ebreju tu jebkurā brīdī var padzīt. Zemnieku, ja tu padzīsi, dīvaini savu cilvēku. Šis ir perfekts gadījums, kuru mēs varam ievietot kopējā reģiona ainā, un līdzīgas ainas redzam ne jau tikai Latvijā. Tas pats noteikti poļu zemēs un lietuviešu zemēs. Jā, Baltkrievu zemēs un tā tālāk. Tur ļoti interesanti vēl atsevišķi stāsts par to, kā sakarā šo saistību ar mužniekiem ebreji iedomājas sevi par daļu no Kurzemes kārtām. Jā, un kā tur viens memoārists raksta, ka viņi uzskata, ka viņi ir draugos ar mužniekiem, nesaprotot, ka tā ir tāda rakstura draudzība, kāda pastāv starp saimnieku un suni. Labi. Teiksim paldies. Paldies. Un kā pēdējais šīs sekcijas vai sekcijas referātu, es ar prieku piesaku Latvijas Universitātes vēstures nodaļas doktoranti Baibu Pazāni ar referātu par vēl vienu nevēsturisku, teiksim tā, no 19. gadsimta vēsturisku, bet vēsturisku grupu, nevēsturisku grupu Kuldīgā, un tie ir pareizticīgie, Kurzemē un Kuldīgā pareizticīgiem, kuri, protams, mūsu priekšstats saistās galvenokārt ar Vidzemi, taču 19. gadsimtā viņi ienāk arī Kurzemē. Vārds Baibai, lūdzu. Labdien, konferences dalībnieki un klātesošiem. Paldies organizatoriem par aicinājumu piedalīties šajā konferencē.
Es turpināšu ar reliģijas tēmu un turpinot Kristīnas teikto, tad turpināšu satricināt 19. gadsimta luterāņu mācītāju prātus un sirdis. Tātad es runāšu par pareizticību Kurzemē un Kuldīgā. Un pirmais, ko gribētu teikt, tad, protams, mēs visi zinām, ka kopš Kurzemes hercogistes laikiem valdošā ticība Kurzemē bija luterānisms. Un tai piederēja lielie zemju īpašnieki un ierēģi, kas bija vācieši, kā arī lielākā daļa vietējie iedzīvotāji, latviešu un igauņu zemnieki. Pirmās pareizticīgās draudzes šeit sāka veidoties 17. gadsimta vidū, un to piederīgie locekļi bija šajā reģionā ienākušie krievu tautības plostnieki, krāvēji un locmaņi. Un tātad mana referāta mērķis ir izpētīt pareizticības statusu Kurzemes guberņā 19. gadsimta gaitā un lielāko vērību pievēršot tieši Kuldīgas pareizticīgās draudzes izveidei un attīstībai. Un, lai to sasniegtu, es esmu izdalījusi 3 uzdevumus. Pirmkārt, atklāt Krievijas impērijas centrālās varas attieksmi pret pareizticības izplatību Baltijas guberņās, iezīmēt pareizticības izplatības un attīstības raksturīgākās iezīmes Kurzemes guberņā, un treškārt pievērsties jau Kuldīgas pareizticīgās draudzes izveidošanās vēsturei. Kopš cara Pētera I laikiem pareizticīgā baznīca bija zaudējusi savu iespēju pastāvīgi lemt savas iekšējās lietas, un baznīca arvien vairāk saauga ar valsts struktūrām, ar administratīvo aparātu. Savukārt, impērijas pakļautajās teritorijās tika ievērots princips ņemt vērā atsevišķu reģionu īpatnības, un atkarībā no tā, kādus mērķus šeit gribēja sasniegt centrālā vara, tad tā varēja izvēlēties saglabāt pastāvošās vietējās tradīcijas vai taisni otrādies tās likvidēt un ieviest Krievijas impērijas eparhiju iedibināto kārtību. Ar 1710. gada Baltijas provinču un pilsētu kapitulācijām cars Pēteris I Baltijas guberņām bija piešķīris zināmu autonomiju, pašnoteikšanos, un nākamie valdnieki to respektēja un tikpat kā neiejaucās vai maz centās iejaukties guberņu iekšējā politikā. Un pateicoties tam, Krievijas impērijas valdnieki varēja rēķināties ar vietējās mužniecības lojalitāti. Šie lielo zemju īpašnieki un valdītāji, vācu mužnieki, protams, bija luterticīgi, un tāpēc pareizticības izplatīšanās šajā reģionā viņiem nebija izdevīga, un tika uzskatīts, ka, jo vairāk izplatīsies pareizticība šajā reģionā, jo vairāk tas veicinās caravaras centralizāciju un vienlaikus arī šī īpašā stāvokļa un pašnoteikšanās zaudēšanu. Un līdz ar to no vācu mužniecības puses tika darīts viss, lai to ierobežotu tieši pareizticības izplatīšanos vietēju iedzīvotāju vidū. Un tieši tāpēc 18. gadsimtā un 19. gadsimta sākumā Krievijai piedarošajās Baltijas guberņās pareizticīgās draudzes veidojās pārsvarā armijas pastāvīgās dislokācijas vietās, tas bija Rīgā un lielākajās pilsētās, un to piederīgie locekļi bija krievu zaldāti, kas tad arī dienēja šajās armijas vienībās. 19. gadsimta pirmā pusē tika veikti pirmie mēģinājumi palielināt pareizticīgās baznīcas prestižu Baltijas guberņās, jo cara valdība beidzot bija izpratusi to, ka daudzskaitlīga vietēju iedzīvotāju pārkristīšanās pareizticībā it kā vairāk viņus tuvinās cara varai, un tajā pašā laikā samazinās un ierobežos vietējās mužniecības separātisma tendences. Un pirmos soļus šajā virzienā spēra cars Nikolais I. 1836. gadā tika izveidots Rīgas vikariāts Pleskavas eparhijas sastāvā, un tad šajā Rīgas vikariātā tika apvienotas arī visas vietējās uz to brīdi eksistējošās pareizticīgās draudzes. Daži autori uzskata, ka ar Rīgas vikariāta izveidošanos arī tika aizsākta šī vietējo zemnieku konvertācijas kustība.
Nākamā cara Aleksandra II valdība bija interesēta atbalstīt vācu mužniecību, un tā netiecās stiprināt pareizticības pozīcijas Baltijā. Tomēr arī viņa valdīšanas beigu posmā šī iniciatīva pakāpeniski pārgāja Krievijas impērijas valdības pusē, un jo īpaši tas izpaudās nākamā cara Aleksandra III laikā, kad nostāja pret pareizticību krasi izmainījās, un to sāk izmantot kā administratīvu ieroci cīņā par cara varas nostiprināšanu un pret vācu mužniecības īpašo statusu Baltijas guberņās. Tā bija tā realizētā rusifikācija, kuras gaitā auga arī pareizticīgās baznīcas materiālā labklājība, taču vienlaikus pareizticīgā baznīca, varētu teikt, cieta sakāvi, jo tā zaudēja vietējo iedzīvotāju uzticību. 1819. gadā Kurzemes guberņa bija sadalīta 10 apriņķos. Un šajā milzīgajā teritorijā 30. gados dzīvoja apmēram tikai 1000 pareizticīgo iedzīvotāju, un tie vēl joprojām bija galvenokārt robežsardzē dienējošie krievu zaldāti. Viņu garīgo vajadzību apmierināšanai vienu reizi gadā brauca mācītājs no Kauņas, un rezultāti bija tā laika cilvēka domāšanai diezgan bēdīgi, jo jaundzimušie palika nekristīti vairākus mēnešus, nebija iespējams veikt laulību ceremonijas un piederīgos vajadzēja apglabāt bez mācītāja svētības. Tāpēc ar sinodes lēmumu 1834. gadā tika nodibināta Liepājā pārvietojamā baznīca, un 45. gadā pareizticīgo baznīca tika iekārtota Ventspilī. Un Ventspils draudzes pārziņā arī tika ieskaitīta milzīga teritorija, Ziemeļkurzemes teritorija, apvienojot Ventspils, Talsu, Kuldīgas, Aizputes un Tukuma pilsētas un to apkaimes. Un līdz ar to 19. gadsimta pirmajā pusē reģionā darbojās 3 lielas pareizticīgo draudzes. Tās bija Jelgavas, Liepājas un Ventspils. Un tās tad arī apvienoja visus to teritorijā dzīvojošos pareizticīgos iedzīvotājus, kuri vēl joprojām bija pārsvarā krievu tautības ienācēji. Un vēl jāpiebilst, ka vēl uz to brīdi aktīvi sludināt pareizticību vietēju iedzīvotāju vidū netika uzskatīts par vajadzīgu. Kartē šīs 3 lielākās Kuldīgas Kurzemes draudzes veidoja tādu kā trīsstūri, kuru vidū atradās pilsētas Kuldīga, Aizpute un Tukums, kurām nebija savu pareizticīgo draudžu. Tās vienlaikus bija tuvas viena otrai, taču arī tālu no šiem lielajiem centriem. Runājot par to, par iemesliem, kādēļ pareizticības idejas sāka izplatīties Baltijas guberņās, pirmkārt tas aizsākās Vidzemē. 38. un 40. gadā Vidzemes zemniekus pārsteidza neražas gadi, un tas labi sakrita arī ar neapmierinātību gan ar visiem kopējiem uz to brīdi pastāvošiem apstākļiem, gan sociālajiem, politiskajiem, tiesiskajiem, nacionālajiem un arī garīgajiem. Un šie visi faktori lika zemniekam meklēt izeju, kuru viņš saskatīja pārējā pareizticībā, jeb cara ticībā. Un masveida pāriešana pareizticībā Vidzemē notika no 45. līdz 48. gadam. Ja runājam par situāciju Kurzemē, tad Kurzemē situācija nebija tik dramatiska, kā tas bija Vidzemē. Pirmkārt, šeit lielākā daļa zemnieku piederēja kroņu mužniecībai. Otrakārt, ražas bija stabilākas, un visbeidzot 44. gada neraža nebija tik dramatiska kā Vidzemē. Un tomēr arī Kurzemē parādījās pirmie mēģinājumi, bet pirmās pāriešanas gadījumi pareizticībā. Tā Jēkabpilī 45. gadā pārgāja gandrīz 400 vietējo zemnieku pareizticībā. Lai apmierinātu ticīgo garīgās vajadzības un ticīgajiem dot iespēju pienācīgi veikt savas ticīgo pienākumus, parādījās doma par jaunu draudžu dibināšanu. Pēc Jelgavas iecirkņa prāvesta Matveja Rozānova domām 49. gadā bija prātīgi izveidot draudzes Aizputē un Kuldīgā, vismaz tāpēc, citēju, lai saglabātu pareizticības būtiskas tiesības un novērstu atkritējus no ticības.
Vēl divi svarīgi argumenti jaunu draugu izveidei bija pirmkārt Ventspils draudzes pārāk lielā teritoriālā un ticīgo izklietētība. Tā pildīt savus ticīgo pienākumus Kuldīgas un Aizputes iedzīvotāji bija spiesti mērot no 56 līdz 74 verstis tālo ceļu uz Ventspili, kas aizņēma gandrīz 5 dienu braucienu. Un otrais arguments bija pastāvošie apgrūtinājumi ticīgo pienākumu veikšanai, jo, piemēram, nokristīt nekavējoties bērnu nebija iespējams, un no tā atkal pastāvēja liels risks, ka, ja piedzima fiziski vājš bērns, tad viņš varēja nomirt nekristīts, kas, protams, bija traģēdija tā laika cilvēkam, vai arī cits piemērs jaunlaulātajiem pietrūka materiālo līdzekļu, lai mērotu tālo ceļu uz Ventspili. Ņemot vērā iepriekš minēto, 49. gada oktobrī Kuldīgas pareizticīgie iedzīvotāji griezās ar žēlabām pie Ventspils mācītāja Ioana Troickoja, ka šādos apstākļos ir grūti pildīt ticīgo pienākumus un lūdzu izveidot Kuldīgā atsevišķu baznīcu. Un tātad Kuldīgas Dievmātes Pokrova, jeb patvēruma draudze, tika dibināta 1850. gada 22. maijā. Tā tika atklāta vienlaikus ar Talsu draudzi. Abās šīs draudzēs bija noteikti dievkalpojumi latviešu un slāvu valodās. Un tas bija svarīgi, jo pēc tā laika ziņām vietēji iedzīvotāji ne tikai nezināja slāvu valodu, bet arī slikti saprata krievu valodu. Par kopējo situāciju pieminot, tad uz 1850. gadu tika izveidota patstāvīga Rīgas eparhija, kuras sastāvā ietilpa 11 prāvestības, no kurām viena atradās Kuldīgas guberņā, un tā bija Jelgavas prāvestība ar 4 pagaidu dievnamiem. Pagaidu tie bija tādēļ, ka tie bija ierīkoti nevis telpās, kas bija īpaši celtas kā dievnama telpas, bet tās bija vienkārši nomātas dzīvojamās ēkas. Kurzemē, salīdzinot ar Vidzemi, pareizticīgo draudzes neveidojās tik strauji, kā tas bija novērojams Vidzemē. Tomēr jau 19. gadsimta 60. gadu beigās Kurzemes guberņā skaitījās 14 draudzes ar gandrīz 17,000 draudzes locekļiem. 80. gados tās bija 15 draudzes. Un vēl runājot par Kuldīgas draudzi, tad sākotnēji tā darbojās kopā ar Aizputes draudzi vienā draudzē. Un mācītājiem arvien grūtāk palika apkalpot šos divus lielus apriņķus. Un 74. gadā Jelgavas prāvests Aleksejs Fazānovs griezās ar priekšlikumu pie Rīgas bīskapa Venjamina sadalīt Kuldīgas draudzi divās atsevišķās draudzēs – Aizputes un Kuldīgas. Tobrīd šis priekšlikums neguva atbalstu, un Aizputē atsevišķa draudze tika dibināta 1878. gadā. 19. gadsimta nogalē, 91. gadā Mītavas prāvestība tika sadalīta un izveidojās Mītavas un Liepājas prāvestība, un Kuldīgas draudze tika iekļauta Liepājas prāvestības pārziņā. Izveidojot Kuldīgas draudzi, šīs draudzes dievnams tika ierīkots pagaidām pagaidu telpās, un ar 51. gadu dievnams tika ierīkots un atklāts Kuldīgas pilsoņa Birģera un namīpašnieka Johana Vilhelma Hartmaņa mājā Mītavas ielā. Tā atradās vistuvāk centram, tā bija vienstāvīga plaša koka ēka, kas dievnama vajadzībām tika nodota visa pilnībā, taču bija viens mīnus, tā bija ļoti vecā ēka un prasīja regulārus remontus. Draudze bija nabadzīga, jo, protams, šīs pirmās draudzes locekļi bija vienkārši cilvēki, tie nebija mužnieki. Līdz ar to viņi šos ziedojumus varēja dot tik, cik viņi varēja dot, un līdz ar to draudzē nebija nekādu lielu finansiālu ieguvumu. Un runājot par Kuldīgas draudzi, tad bija tāda atzīme, ka tā bija tik nabadzīga, ka mācītājiem nācās par saviem līdzekļiem pirkt dievkalpojumiem nepieciešamos inventāra priekšmetus. Un tāpēc 52. gadā sinode nolēma piešķirt Kuldīgas draudzei ikgadēju pabalstu 85 sudraba rubļu apmērā tieši remontdarbu veikšanai.
Līdz ar Kuldīgas draudzes dibināšanu sākās aktīvs darbs pie dievnama celtniecībai piemērota zemes gabala meklēšanas. Varianti bija vairāki. Nopietni tika izskatīta iespēja dievnamu būvēt uz Kuldīgas birģerim Karlam Friedriham Milleram piedarošā zemes gabala Mītavas ielā. Tas pat tika iegādāts par 525 sudraba rubļiem. Un uz šī minētā zemes gabala jau atradās dzīvojamā māja un saimniecības ēkas, kā arī aka ar labu ūdeni. Tā kā zemes gabals bija neliels, tad to nolēma apvienot ar blakus esošo draudzes vecākā Kuldīgas pilsoņa Alekseja Balandina zemes gabalu, kuru viņš 51. gadā bija ziedojis draudzei. Vēl viens labs variants bija Libavas ielā. Tas bija daudz plašāks zemes gabals ar pietiekamu vietu dievnamam, Klēra dzīvojamai mājai un saimniecības ēkām, kā arī paredzētiem sakņu un augļu dārziem. Uz šī zemes gabala arī atradās svarīgā aka ar labu ūdeni, arī pagrabs, un bija ļoti izdevīga atrašanās vieta. Vienīgais mīnus šim zemes gabalam bija tas, ka blakus esošajā zemes gabalā tika apglabāti beigti dzīvnieki, un līdz ar to tuvākajā apkārtnē izplatījās nepatīkamas smakas un izgarojumi. Taču arī šeit dievnams netika uzbūvēts, jo tā īpašnieks Mozus Elijas Blaumenaus to pārdeva nebrīdinot 51. gadā. Un Kuldīgas Svētās Dievmātes patvēruma, jeb Pokrova dievnams tika uzbūvēts 1871. gada decembrī par godu Svētās Dievmātes Pokrovam, jeb patvērumam, būvēts pēc arhitekta Ivana Bulānova projekta. Tā bija ķieģeļu celtne, un arī ir ķieģeļu celtne uz granīta pamatiem ar ķieģeļu zvanu torni. Uz to brīdi dievnams skaitījās viens no skaistākajiem Baltijā. Krustaforma ēka, izgreznota ar vērtīgiem inventāra priekšmetiem un ikonām un labiem zvaniem, kas arī bija ļoti svarīgi. Un apkārt baznīcai tika ierīkots dārzs, taču saimniecības ēkas un dzīvojamā ēka Klēram tā arī netika uzceltas. Secinot, 19. gadsimtā pareizticība Baltijas gubernijās pieteica nopietnas pretenzijas uz līdzvērtīgu statusu iepratim luterticībai. Un sākumā tas it kā notika nemanāmi, neuzbāzīgi, taču gadsimta gaitā tas tā kā sniega bumba sāka vēlties un savu apogēju tā sasniedza rusifikācijas politikas ietvaros, kad jau pareizticība ienāca vietēju iedzīvotāju dzīvē ļoti jūtami. Cenšoties būt pēc iespējas tuvāk vietējiem iedzīvotājiem, jaunās draudzes tika veidotas ar dievkalpojumiem latviešu un slāvu valodās. Šie dievnami, pirmie dievnami bija celti ļoti vienkārši, tie bija koka ēkas ar ļoti vienkāršu interjeru. Un uzskata, ka ne tieši, bet tas bija viens no tiem iemesliem, kāpēc vietēji iedzīvotāji pavilkās uz pareizticību, jo viņiem tā kā bija tas daudz tuvāk. Arī pareizticīgo mācītāji bija ļoti atbalstoši un daudz tuvāki tautai nekā tie bija vācu luterāņu mācītāji. Un pateicoties visiem šiem faktoriem, ticīgo skaits Kuldīga arī pakāpeniski auga no 330 ticīgajiem 49. gadā līdz 1041 cilvēkam 1905. gadā. Un vēl nobeigumā jāatzīmē, ka uz 1900. gadu Kuldīgā skaitījās 968 ticīgie, no kuriem lielākais pārsvars, 788 ticīgie, bija tieši latvieši. Paldies par uzmanību! Tāpat kā pārējie. Jā, lūdzu jautājumu. Klau, tas Balanģins, kas 851. gadā pārdeva, referātā ir teiks, ka viņš bija pilsonis, respektīvi namnieks pilsētā. Tas nozīmē, ka uz to brīdi ir jau kaut kāda arī draudze, kas sastāv ne tikai no militāru personām vai amatpersonām un ne tikai no pareizticībā pārgājušiem zemniekiem.
Draudze bija. Viņam atradās zem Ventspils draudzes. Viņiem nebija kā pastāvīga lokāla uz vietas draudze. Viņi bija kā draudzes locekļi, bet piederēja pie Ventspils draudzes. Tāpēc bija tas jautājums, ka viņiem bija grūti pildīt savus ticīgo pienākumus, jo 5 dienu brauciens uz Ventspilī to nevar izdarīt katru nedēļu. Atkal mazliet nenokuldīgs no Ventspils puses. Ventspils pareizticīgo kapsēta, kas šobrīd ir pamesta pilsētas centrā, viņa pastāv vēl pirms Ventspils draudzes, pirms baznīcas izveidas un draudzes izveidas kā tādas 1845. gadā. Tas nozīmē, ka tur abedītie tika abedīti bez mācītāja. Varētu būt, man grūti. Tur nebija garnizons? Garnizonā varēja būt kaut kāds. Varētu būt tādēļ, jā. Pie jūras, es pieļauju, ka tur. Kristīna, Ante, lūdzu. Labi, liels paldies. Kādreiz man šķiet, ka tas bija kuldīgas apriņķis, tieši tos pareizticīgo kopienu pētījusi. Mans jautājums ir tāds, cik, tā kā es atceros, jā, tad vai var pakomentēt pareizticīgās brālības finansiālo vai kādu atbalstu, jo tās ir lielas būves un vispār šai kuldīgas kopienai, jo tas, ko es redzēju, ka, manuprāt, tieši kuldīgas draudzē liels atbalsts bija pareizticīgo mecenātu no Pēterburgas. Kuldīgā vispār Kurzemē un, manuprāt, visā Krievijas impērijā apmēram, man baidos samelot, 60. gados tika pieņemts likums par tas, kas atļāva dibināt brālības. Un kopš tā laika ļoti aktīvi arī Kurzemē draudzēs sāka dibināties šīs brālības, kas rūpējās par dievnamu iekārtošanu, par kaut kādu materiālo līdzekļu sagādāšanu draudzei. Un Kuldīgā ļoti aktīva bija Svētā Pokrova brālība. Un viens no šīs brālības vislielākajiem panākumiem varētu uzskatīt, ka tieši pateicoties viņai Kuldīgā sāka darboties 5 draudzes skolas. Un šajās draudzes skolās mācījās ne tikai pareizticīgo bērni, bet arī luterāņu bērni. Mācības notika latviešu un krievu valodā. Tās bija bez maksas. Tas bija arī viens no pretim nākšanai, lai izglītotu vietējos iedzīvotājus. Sakiet, lūdzu, cik lielā mērā pareizticīgo daudzuma palielināšanu vai veicināja vai ietekmēja Baltijas skolotāju seminārs, jo kādreiz jau bija tas princips priekšstats, kad baznīca uzcēla faktiski kā baznīcu semināristiem un viņiem bija jāpāriet pareizticībā. Cik tas atbilst patiesībai? Vispār rusifikācijas politikas ietvaros bija tā tendence un arī tas uzstādījums, ka ir jādibina skolas, un ar šo skolu palīdzību arī vietēji iedzīvotāji tika mācīti krievu valodā. Es lasīju, ka arī Kuldīgā bija skolotāju seminārs, bet cik tas liela ietekme? Nebija obligāti jāpāriet, noteikti. Es palīdzēšu. Noteikti nebija. Nē, noteikti nē. Es zinu, ka bija cilvēki, kas palika luterticīgi, ka tādi saglabāja to noteikti. Vēl jautājumu? Jā, protams, krievu valodas mācības kā tādas, bet ne pāriešana obligāti. Vēlami, bet ne obligāti. Vēl jautājumu? Šis ir ārkārtīgi interesants temats, jo patiesībā jau vai ir avotos saglabājušās kaut kādi materiāli, teiksim, par to, kādā veidā notika, piemēram, cilvēku izņemšana, aiziešana no luterāņu draudzes, no Annas vai no kādas citas, no vāciskās uz, piemēram, no Anna vēlāk, ja tas ir. Bet luterāņu draudzes pareizticībā, kā tas mehānisms strādāja? Tur bija ļoti sarežģīts process. Tas nebija tik vienkārši, jo sākotnēji pat bija aizliegums pārkristīties pareizticībā. Un, manuprāt, ja es pareizi atceros, tad tikai Nikolaja I laikā kaut kādos
40. gados tika izdota atļauja, ka zemnieks var pāriet pareizticībā, taču tur bija ļoti liels tas process, jo deva laiku apdomāties, bet pēc tam zemniekam vajadzēja parakstīt dokumentu, ka viņš pāriet pareizticībā no visas sirds un dvēseles, ka tā ir viņa tīra griba bez kaut kādiem materiāliem, ieguvumiem, apsvērumiem, jā. Un tikai tad viņš varēja pārkristīties. Jā, tu vēl būtībā, es domāju, ka, ja pēta Kurzemes gadījumu, tad tur noteikti būs vēl, ja pēta tos tieši, kā tas norisinās Kurzemē. Gan mužniecība, gan arī garīdzniecība, kas ļoti cieši bija saistīta ar mužniecību, viņi tur ļoti cīnījās. Jo arī bija ziņas, ka kaut kādās atsevišķās mužās, ja zemnieks pārkristījās pareizticībā, tad mužnieks viņu varēja arī tikpat labi izdzīt ārā. Pamatā tam bija arī apgalvojums, ka būs labāka dzīve ekonomiski, protams, un tā tālāk. Bija tāds gadījums, nezinu, cik lielā mērā tas atbilst patiesībai, bet tas ir interesanti. Mūsu kopīgā vēsture Igaunijā 10% zemnieku pārgāja. Igaunijā, Vidzemes Igaunijas daļā 10% zemnieku pārēja pareizticībā. Un viņiem pat bija tās runas, ka būtībā to var izdarīt Rīgā, un tur veselas delegācijas gāja ar kājām no Igaunijas daļas uz Rīgu un apmetās pretī Rīgas pilī. Viņi tur dzīvoja reāli, un būtībā tie izmisušie cilvēki, kas viņus reģistrēja, es nezināju, ko darīt, un tad iznāca viens. Tur vienu brīdī pat bija aizliegums, ka neļāva iet tiem zemniekiem uz Rīgu, un tāpēc arī ļoti bieži sākotnēji mainījās Rīgas bīskapi, jo ja viņi sāk atbalstīt to zemnieku kustību, tad viņus atcēla no tā amata un aizsūtīja kaut kur tālāk uz iekškrievijas teritorijām un iecēla kādu nākamu. Un tas tiešām bija ļoti sarežģīts process. Tā ir ārkārtīgi interesanti mūsu valstu vēstures lapas pusi neapšaubām. Novēlam turpināt šo darbu. Paldies. Jautājumu nav, tad paldies visiem par klausīšanos un paldies referentiem.